Sveicieni! Jūs klausāties Latvijas Kultūras akadēmijas podkāstu, un ar jums šodien ir Ketija, Aleksandrs un Austra. Mēs esam drāmas un teksta studiju studenti, un šodien runāsim par darbības personām. Persona ir jebkura būtne, kas darbojas lugā. Šodien iepazīstināsim ar sevi, nelielu teoriju par darbības personām, parunāsim arī par rakstura izmaiņas nepieciešamību un dalīsimies savos novērojumos, kas balstīti eksistējošās personās. Tad sākumā pastāstīsim nedaudz par sevi. Sveiki, mans vārds ir Aleksandrs, un es drāmu tveru un analizēju kā muzikālu darbu. Mani sauc Ketija, man ir 21. Mana mamma ir lietvede ar vairākiem radošiem hobijiem. Tēvs ir ieguvis izglītību turismā, bet lielāko daļu manas bērnības strādājis Latvijas Nacionālā teātrī kā skatuves strādnieks. Es nodarbojos ar studēšanu, paralēli rakstu arī recenzijas un intervijas teātra žurnālam Krodars. Un mans sapnis, kā raksta Lauris Gundars, ik viens vēlas būt mīlēts. Noteikti tas ir arī mans sapnis, bet konkrētāk negribētos to definēt, jo es tomēr izvēlos uzskatīt, ka iespējams ir viss, bet tā kā sapnim jābūt neiespējamam, tad varbūt tur arī slēpjas mans tas sapņu paradoks, ka es vēlos, lai viss, ko es vēlos, būtu iespējams. Un mani sauc Austra. Un man ir 20. Mani vecāki abi ir pabeiguši filologus. Un jā, es esmu studente. Un runājot par sapni, tā kā Ketija teica, ka tas ir kaut kas šķietam nepiepildāms, tad es nezinu, tā varētu būt izkļūšana no piena ceļa vai... Es nezinu, kaut kas tāds, kas ir droši vien nepiepildīsies, bet būtu ļoti jauki. Zeme atrodas piena ceļā vai? Jā. Ok, paldies. Varētu nokļūt uz citu galaktiku. Un uzrakstīt, lūk, tur. Jā, bet iespējams jums šķiet dīvaini, kāpēc mēs šādi ar sevi iepazīstinam. Nedomājiet, ka mēs ar Austru esam trakas. Īstenībā tas ir 4 pazīmes, ko Lauris Gundars, dramaturgs, ir noteicis rakstura izveidei. Raksturs ir viens no darbības personu veidiem. Un tad šobrīd mēs varētu jums pastāstīt arī vairāk par to iedalījumu, lai tiktu skaidrs, kādēļ šāds ievads. Jā, es varu paturpināt. Un tātad... Principā jums ir tāda ekskluzīva iespēja dzirdēt Līgas Hubertes lekciju pierakstus. Un tad pirmais ir tātad persona. Un persona definē, ka tā ir jebkura būtne, kas darbojas lugā. Un, piemēram, mēs varam paņemt kādu zināmu piemēru. Un arī jāpiemina, ka ir galvenā persona, ir arī blakus persona. Un tas būtu tā, ka, piemēram, ir Jāzeps un viņa brāļi. Un tad, protams, galvenā persona ir šis Jāzeps, un blakus persona ir, kāds no brāļiem vai jebkura cita persona. Tad nākamais ir personāžs. Un tiešā nozīmē tas ir viss darbojošos personu kopums. Un te ir iekavās minēts, ka iespējams būtu iespēja robežās būt labi izvairīties no šī apzīmējuma. Jums varbūt ir komentāri, kāpēc no šī ir jāizvairās no šāda apzīmējuma. Man šķiet, ka daudzi nevietā vienkārši izmanto šo apzīmējumu, respektīvi runājot par vienu cilvēku kā kādu personāžu. Bet, ja personāžs ir visu šo personu kopums, tad sanāk kļūdīties. Labi, tad nākamais ir
varonis. Un arī iedalās, ka tas ir cilvēks, kurš apveltīts ar kaut kādām pārākām fiziskām vai garīgām īpašībām. Un mēs varētu minēt, man liekas, lāčplēsi ļoti šeit iederīgi. Un, jā. Šim vārdam ir arī, protams, otra, kas ir tā kā neitrālā nozīme. Bet tā atšķirība ir tāda, ka traģiskais varonis būtu tas cilvēks, kas kļūdās, apzinās savu kļūdu un pēc tam arī tās kļūdas dēļ mirst. Piemēram, Hamlets. Jā, un tad nākamais punktiņš ir tēls. Un šeit arī ir vairākas nozīmes. Pirmais ir iztēlē radīts priekšstats, un tas varētu būt, teiksim, kā sievietes tēls. Jā. Un tad nākamais ir vispārinātas realitātes parādības māksliniecisks attēlojums konkrētā būtnē vai priekšmetā. Ļoti sarežģīti izklausās. Metaforiski izpratne. Kā iemiesota metafora. Jā, man šķiet, ka daudzi arī patīk izmantot šo vārdu tēls, atsaucoties uz darbības personām arī, ja tas nav tēls. Uz pilnīgi visām, vismaz. Jā, arī uz raksturiem. Jā, bet man šķiet, ka tā lielākā atšķirība, kas mums ir arī izcelta, tēli neēd, neguļ un nedzer. Respektīvi, tas vairāk asociējas ar kādu idejas iemiesojumu vai kādas citas parādības iemiesojumu. Arī tie paši priekšstati, piemēram, es uzskatu, ka stereotipiski sieviete, kas netiek kā cilvēks attēlots, bet, nezinu, šīs tā sievietes kaut kādu īpašību kopums, tas varētu tikt uzskatīts par tēlu. Un tad ir pirmspēdējais punkts ir tips, kas ir lūgas persona ar konkrētu noteiktu īpašību kopumu. Un tas varētu būt, piemēram, profesors. Kā jūs iedomājaties profesors, tur droši vien, nezinu, sirms tāds, tāds Einsteinisks droši vien, un vai kāds jogdaris, vai varbūt basketbolists, un tad, jā, kā mēs vienkārši redzam šos cilvēkus. Tipus. Un tad pēdējais ir raksturs, par kur arī parunāsim vairāk. Un tas ir unikāls tikai vienai dramaturģiska teksta ietveros eksistējošs cilvēks kā kopums. Jā. Un es domāju, ka mēs varam pievērsties tālāk dramatika. Laura Gundara dramatika. Tātad šajā grāmatā ir rakstīts, ka raksturu veido 4 punkti. Un viņi visi, un pasaulē nesot neviena cilvēka, kuram nebūtu kāda no šiem punktiem. Tātad pirmais ir vecums. Tas vecums man šeit iespējams varētu šķist kā kaut kāds nenozīmīgs punkts, bet es varu varbūt pastāstīt, kādēļ man tas šķiet svarīgi. Jo vecums savā ziņā arī nosaka, kāda varētu būt tā darbības personas tā kā mentalitāte un dzīves uzskati, jo ir skaidrs, ka visi jaunieši, protams, nav vienādi, bet viņiem būs kaut kādas kopīgas pazīmes un, piemēram, spējas vai arī sapņi varētu būt līdzīgi. Tas noteikti varētu tādā veidā tikt attiecināts. Domā līdzi tā kā, ko tas cilvēks ir pieredzējis vispār tajā dzīvē arī, un tad arī tur var skatīties bērnībā, un tas tieši kāds laiks, kā viņš sasaucas vispār ar pasaules notikumiem, ar vietu, kur viņš ir dzimis, tad arī, un par kaut kādu uzvedību arī atbilstoši vai neatbilstoši vecumam. Un visinteresantāk, protams, ir vērot tos paradoxālos piemērus, piemēram, bērni ģēnija, tā kā ļoti daudz seriālu par to, un iespējams arī kādas lūgas man šeit tas paradoks ir tas, kas ir interesants šajās pazīmēs. Tad nākamais punkts ir vecāki. Un jā, tur grāmatā arī bija rakstīts, ka pat apaļi bāreņi
mums visiem ir vecāki. Nu jā, tas ir kaut kāds, ko tu principā pats nevari ietekmēt, kas tev ir iedots, jā, agrākā laikā un kā tu esi audzināts. Jā. Jā, tu varētu definēt arī kā izcelsmi, jo būtībā varbūt nav svarīgi, kāda profesija ir tavam vecākam, bet būtiski ir tā vide, kurā tu uzaudz un iespējams idejas, kas tajā ir bijušas apkārt. Tad trešais ir iztika nodarbošanās, un ar to mēs saprotam vienkārši, kāda ir reālā tagadne, kā šis raksturs dzīvo vienkārši tagad. Ko viņš dara. Un to realitāti saprast, jā. Un pēdējais ir šis interesantais, par ko mēs noteikti varam vairāk izpausties, ir sapnis. Un arī Gundars min, ka sapnis būs galvenais rakstura virzītājs stāstā. Un man liekas, vēl viens citāts, par kuru mēs varam diskutēt, ir, kad viņš saka, ka būtiski, ka dzīves sapņa apjomi mums pašiem zināmi ļoti konkrēti. Tomēr tie ir gandrīz nepiepildāmi. Un man šķiet interesanti, vai jums šie sapņi vispār, jums kā cilvēkiem, šķiet ļoti konkrēti. Un jūs tā kā viņus apzināties, kā šeit ir minēts, ka mēs paši ļoti labi tos zinām. Un jā, kā jums ir, vai arī raksturs veidojot, jums ir ļoti labi apzināties viņu sapņus. Man šķiet, ka dzīvē es varu tā kā apzināties, kā es definēju sapni, bet dramaturģijā tas noteikti ir citādi, jo dzīvē sapnis ir iestudēt darbu teātrī vai piedzīvot pirmo lasījumu, varbūt tie ir panākumi karjerā vai privātajā dzīvē, bet tas viss ir reāli un sasniedzami, un tādēļ ir ļoti grūti dramaturģiskajā darbā, jo nedarēs vienkārši šis sapnis iestudēt. Lūk, tur jābūt tā kā labākā luga pasaulē, lai tas būtu nepiepildāms, un arī jāmāk paskaidrot, kādēļ tieši šis un no kurienes tas cēlies. Tādēļ, jā, man diezgan sarežģīti ar šo, kā tev, Aleksandra? Jā, es iepriekš, kā es varbūt pamanījāt, nedefinēju sevi pēc šīm Gundara izvirzītajām tēzēm, reducējot sevi līdz tipam, kā mēs varbūt iepriekš noskaidrojām, šis tips varētu būt abrazīvs tādā ziņā, ka es gluži vienkārši nepiekrītu šīm Gundara izvirzītajām tēzēm, un viens no tiem atslēgas momentiem ir tieši sapnis. Un kāpēc, manuprāt, tieši sapnis? Manuprāt, tas saistīts ar to, ka mēs bieži vien pārāk agri izvēlamies raksturu īpašības rakstot un nedodam raksturiem iespēju izlemt pašiem stāsta vai logas gaitā. Un tas varbūt izklausās nedaudz smieklīgi, bet tomēr man šķiet tas rakstīšanas process ir tas, kas bieži vien arī nosaka pašu raksturu sapņus galu galā. Un tāpat manā gadījumā es īsti nevaru pateikt, kas ir tāds mans sapnis, kas virzītos ārpus šī brīža vai tuvākās nedēļas iecerē. Protams, cilvēki dažādi ir daudzi, man draugi, kas ir sastādījuši savu 5-year plānu un tam līdzīgi, bet tas tāpat ir, šis 5-gadas plāns ir tikai 5-gadas plāns. Bet kā ar jums, vai jūs rakstot, vai šī sapņa tēze jums palīdz, vai tā traucē? Es kaut kādā ziņā saprotu, ka, tas ir tas virzītājs, bet man liekas, ir tik arī par sevi domājot, tas tā ļoti bēdīgi, ka, tu kaut ko gribi, bet, tas ir tas nesasniedzamais vai šķietam nesasniedzamais, un man liekas ļoti grūti domāt, jo šobrīd gribās cerēt, ka viss, ko es vēlos, piepildīsies kādreiz.
Un, man liekas, cilvēks jau domā tādās diezgan reālās, bieži vien tādos apjomos. Un, jā, un man liekas, arī tad, kad mēs analizējam lūgas, es nezinu, kā jums, bet man liekas, sagādā grūtības saprast to sapni tur, būt saprastam vai... Vienmēr sapnis būt mīlētam. Ja tu nezini, kāds ir sapnis, būt mīlētam. Visi grib būt mīlēti. Rakstot, es tomēr, lai gan es neizprotu tik labi to sapņu definīciju iespējams, es tomēr cenšos laikam paturēt to prātā, jo es atceros, bija arī tāds piemērs dramatikā, ka, piemēram, parastam bērnam būt tramvaju vadītājam, visticamāk tas nebūs sapnis, bet, ja šis bērns ir, piemēram, akls, tas uzreiz ir sapnis, jo tas ir tā kā nesasniedzams, un tur ir tas ir tas neiespējamais savā ziņā. Un kaut kam tādam noteikti ir interesanti sekot līdzi, tādēļ es cenšos iespējams radīt šos neiespējamos piemērus, bet tas arī nenāks tik viegli, jo, ja tu nosprauc šādu sapni, tev arī jāsaprot, kā tad tam tēlam virzīties uz to kaut ko neiespējamo. Nu, man, piemēram, saslēdzās tā sapņa problemātika, līdz ko mēs pieskaramies paradoks aspektam dramatiskos darbos. Tas ir, un bieži vien šo paradoksu palīdz atklāt varoņu personu sapnis, kas ir, kā jau mēs minējam, nepiepildāms un uzreiz attiecīgi piešķir šim sapnim tādu traģisku konotāciju, kas būtībā, nu, manuprāt, padara bezmaz vai visus dramatiskus darbus par tādu skumju padarīšanu. Papētot dziļāk par šo teoriju, protams, ir forši, ka Gundars mums piedāvā tādu vietējo teoriju, bet teiksim, papētot internetā pieejamas resursus, mans novērums tāds, ka Gundars ir būtībā vienīgais, kas piedāvā tik šauru šo tēžu loku, jeb īpašību loku, jo šie teorētiķi izvirza šīs te īpašības kā būtībā konflikta virzītājs spēkus navots, un tie ir dzīmums, vecums, manuprāt, ļoti būtiski fiziskās īpašības, vai, piemēram, invaliditāte, kā tie iepriekš minēja. Mūsdienās noteikti arī etniskā piederība, varbūt ārzemēs, ne kā Latvijā, šķira. Izglītība vai tās trūkums, nodarbinātība, iekavās pašreizējā un arī iepriekšējā, veselība, slimības, finansiālais stāvoklis, seksualitāte, apsēstības, kompulsijas, jeb darbības, kuras mēs īsti racionāli nekontrolējam, un galā, manuprāt, fantāzija ir kaut tāds aspekts, kas, manuprāt, ir pat ļoti svarīgs tādu spēcīgu raksturu veidošanā. Šo sarakstu noteikti varētu arī papildināt ar citām īpašībām un citiem punktiem pēc autora ieskatiem. Bet, ja mēs runājam par to, kā mēs rakstam un kā mēs veicam šīs izvēles, vai jūs savos darbos izmantojat arī kādus dzīvē balstītus novērojumus vai prototipus? Pilnīgi noteikti. Es domāju, tieši manā gadījumā tas izpaužas. Es esmu iepriekš nodarbojies ar prózu un dzeju, un man tieši patīk dramaturģija tādā aspektā, ka tā paģēra to, ka tev patiesībā, lai tu uzrakstītu, tu ir nepieciešams iecīnīties tomēr citos cilvēkos, nevis tikai sevī. Un attiecīgi galā no maniem iepriekšējiem vārdiem nevar izvairīties, jo es vienmēr atopos pie tā, ka, lai arī es rakstītu par citu cilvēku, tā galā ir kaut kāda sintēze starp mani pašu un šo novērojumu. Nu, kaut vai tas, piemēram, izpaužas runātajā vārdā, tomēr nespēja tik precīzi atrunāt kādu citu cilvēku leksiku, vienmēr pamanās iespraukties tādi, tos pat varētu teikt, tikai man tipiski izteicieni, bet kā ir ar jums? Jā, es īstenībā ļoti piekrītu, jo, teiksim, arī, ka mums bija tie uzdevumi, kad tikko arī nesen, kad bija par skolas to vidi jāraksta,
Un man bija stāsts un notikums, kurā es piedalījos, bet tie bija citi cilvēki. Un es to redzēju, bet tāpat laikā, kad es rakstīju, es sadaisīju tādu tā kā, es savienoju mūs kopā, jo kaut kādas savas īpašības un savas domas ielikt, bet man liekas, tas droši vien ļoti dabīgi, tu kā autors to lai caur sevi, nevis esi kaut kāds tāds blakus esošs, bet jā, man liekas, būtu ļoti jauki arī iemācīties, kā nelaist tieši caur sevi, ka es ar savām domām, bet ka ar kaut kādām tām svešajām, ka tu nepiesavinies sev nekādas tās, neiedot tās savas īpašības raksturam, jo man liekas, cik es esmu rakstījusi, vienmēr ir kaut kas no manis pašas, tajos raksturos. Man šķiet rakstīt par to, ko tu zini, vienkārši ir visvieglāk, un tas arī visticamāk visdabiskāk izdodas. Bet tas nenozīmē, ka ir jāturas tikai pie pazīstamām. Man šķiet nav nosodāms un pat ir diezgan apsveicami rauties ārā no sava loka un mēģināt iepazīt kaut ko, kas nav līdz galam izprotams, bet ir jābūt tiešām te vēlmē iedziļināties, lai tā nesanāk kā tāda kariķēšana. Un par šo runājot, tad varētu novirzīties arī uz tādu teorijas pauzīti, jo es vēlos parunāt par novērojuma un prototipa atšķirībām, respektīvi. Prototips ir cilvēks, kas autoram ir noderējis par literārā tipa tēla pirmparaugu. Literārs tips tēls, kas autoram noderējis par paraugu cita tipa tēla izveidē. Bet es vērsīšu uzmanību, ka šeit ir tieši rakstīts tips un tēls. Tas nav raksturs, visticamāk, ka tas paliek tādā virspusējā līmenī, bet mēs varam runāt arī par novērojumu. Un ļoti interesanti ir izpētīt Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēju un absolventu sagatavotos digitālos krājumus metodisko materiālu sērijā Teātris, teorija, prakse, pieredze. Un konkrēti krājumā aktiermākslas pamati ir Elmāra Seņkova raksts, rakstura, tēla, novērojuma prakse aktiermeistarības apmācībā. Un viņš izceļ vairākas ļoti vērtīgas atziņas. Piemēram, ka tieši novērojuma praksē mērķis ir maksimāli pārtapt citā cilvēkā. Nevis radīt tipāžu, ja parādīt šī rakstura individualitāti, bet prast pasniegt šī cilvēka rakstura neatkārtojamo izpausmi. Ir būtiski koncentrēties uz to, kā šis cilvēks domā, kādi ir viņa pasaules uzskati, vērtības un attieksme pret sevi un apkārtējo vidi. Būtu jāizvairās no pieņemtiem priekšmetiem un jāprot sarunāties, lai iegūtu nepieciešamo informāciju, kas palīdz saprast konkrēto domāšanas procesu. Respektīvi, tas nav vienkārši darbs savā iztēlē vai tekstā, tas nav cilvēks, ko mēs redzējām pieturā un izvēlamies viņu ielikt savā lugā, jo viņam bija varbūt smieklīga gaita vai viņš izprovocēja kādu situāciju, bet tā ir tiešām līdzpastāvēšana un sarunas ar šo cilvēku. Un svarīgi ir arī tas, ka šis cilvēks zina, ka viņš tiek novērots. Šādam mērķim ir jāprot rast viņā uzticību, un tas ir tāds kārtīgs izpētes darbs. Un, ar šo nodarbojas gan aktieri. Es domāju, ka arī dramaturgiem tas būtu ļoti vērtīgi. Kā jums šķiet, kāda ir šī nozīme novērojuma un prototipu novērojumiem un prototipiem rakstura veidošanā? Es teiktu, ka pasaules iepazīšana, ja mēs iepriekš atsaucāmies uz to, ka gal galā no sevis nav iespējams izvairīties, tagad apdomājot iepriekš runāto un tevis piedāvāto, varbūt tas nemaz nav tā jādara, jo es, piemēram, dramaturģiju saskatu kā tādu savu veidu simulāciju, kā tādu simulācijas programmu. Tas, ko mēs darām ar raksturu izveidu un veicot novērojumus, ir tas, ka mēs būtībā nosakām, cik stiprs, piemēram, ir
tāda fizikas likumi, cik stiprs ir zemes pievilkšanās spēks, cik ātri pūš vējš un cik liela ir temperatūra un tam līdzīgas lietas, un tad mēs nospiežam enter, un tad mēs palaidžam šo sadursmes iniciācijas simulāciju. Kā varbūt ir redzēti visi šie AI video, kas aizvien ātrākos ātrumos liek notikt kādām autobusu sadursmē. Un tas pats, manuprāt, ir arī dramaturģijā. Un šie novērojumi ļauj mums plašāk apzināt šos sabiedrības, emocionālos, savstarpēju attiecību likumus. Jā, tā ir kaut kāda izkļūšana no sevis, un arī, kur Gunteram bija rakstīts, ka rakstīt par to, par ko tu zini, vai varbūt ne viņam, bet, idejas, ka ja tu rakstīsi par kaut ko, ko tu nezini, tad tu nekas labs nesanāks. Un savā ziņā tad šis kaut kāds novērojums ir, izkļūšana no sava burbuļa varbūt, un kaut ko vairāk apzināties, iepazīt un paplašināt vienkārši savu redzes un zināšanu loku droši vien. Jāpaturā vērā, ka tas, par ko mēs šobrīd runājam, ir reāli psiholoģiska dramaturģija, kas ir, var arī objektīvi teikt, vissarežģītākā no visām dramaturģijām, jo, ja mēs iepriekš apstījām visus tipus tēlus, tad tie ir tie, ar ko būtībā pietiek abstraktai dramaturģijai, un šie raksturi sarežģītie jau ir pazīme reāli psiholoģiskai dramaturģijai. Jā, es ļoti priecājos, ka tu šo pieminēji, jo es arī gribēju par to runāt. Jo noteikti šis ir kaut kas, ko var paturēt prātā un pielietot, bet tas nebūs attiecināms uz visu žanru darbiem. Un, manuprāt, ka arī parodēt nav nekas slikts, izmantojot prototipus. Vienkārši tas ir jāmēģina darīt gaumīgi. Un noteikti būs kāds, kas būs apvainojies, vai kāds, kuram tas nepatiks. Bet tas nenozīmē, ka autoram nav tiesības to darīt. Jautājums ir par izpildījumu. Bet runājot par novērojumiem un par prototipiem, arī mēs esam sagatavojuši raksturus, kas ir balstīti reālos cilvēkos. Un šeit varam noreklamēt dialogu grupas podcastu, jo viņi pārvērtīs dažus no mūsu šiem te prototipiem, novērojumiem dialogā, ko jūs varēsiet noklausīties viņu epizodē. Bet tad iepazīstināsim ar dažiem, un iespējams jūs tos arī dzirdēsiet. Austra varbūt var padalīties ar savu novērojumu. Vai tas ir novērojums vai prototips arī jautājums, jo visticamāk, tu šo cilvēku nepavadīji vairākas dienas viņu pētot? Jā, es nepavadīju. Es izvēlēšos, man ir tie divi piemēri, bet es braucu vilcienā, un es šo personu nosaucu par Larsu. Un tad šis notikums bija tāds, ka, es sēžu, un viņš sēž pretī, un viņš lasa grāmatu. Un viņš sēdē nedaudz tālāk, un tad es mēģināju saskatīt, kas tā ir par grāmatu, un tad es redzu, ka tur rakstīts Bībele. Un tā nebija tāda parastā Bībele, tā bija tāda ļoti smuka, tāda zelta maliņām, zelta tādas apdarītas, un man likās interesanti, ka viņš izties tāds pusaudzis, 15, 16 gadi, un tad man likās, vai tas ir cilvēks, kurš tiešām izbauda šo grāmatu. Un tad, man liekas, tas arī kaut kādā ziņā sasauktos ar nesen 3. kursa aktieru tiem darbiem, kur bija māceklis un moceklis, un man liekas, tas tā kā pilnīgi. Bet
Bet pie kā es paliku, kas man likās droši vien reālāk, ka tā ir kaut kāda, nezinu, brīvdienās pārmācīšanas skola, ka viņš ir slikti uzvedies, un tagad viņam ir paņem palasi un pamācies labu uzvedību vai kaut ko tādu. Un jā, un tad es šo raksturu izveidoju tātad, ka viņam ir 16 gadi. Tad es izdomāju, ka māte varētu būt pārdevēja kafejnīcā, un tēvs ir tālbraucējs, un ka viņš ir jaunākais bērns, un viņam ir kāds vecāks brālis vai māsa, kurš būtu tā kā labais piemērs, un tad, respektīvi, viņš ir tāds kaut kāds, kurš ir sliktāks, un kurš vienkārši nepiepilda vecāku vēlmes iespējams un standartus, un tad šis sapnis varētu viņam būt, ka sasniegt gan savus, gan apkārtējo mērķus, un tad, tas tā kā veido to paradoksu, ka, ka tavi mērķi nav tie paši, kas ir tev vecāku mērķi droši vien. Un, jā, tāds puikiņš tur bija. Tātad mans raksturs ir vīrietis, 25 gadus vecs, viņa izcelsme ir Sēlijas lauki. Viņš ir audzis nabadzīgos, vardarbīgos apstākļos. Māte krāpa tēvu 8 gadus, paliekot kopā aiz žēlastības, lai galu galā apprecētos ar finansiāli neatkarīgāku cilvēku. 18 gadu vecumā pārcēlās uz Rīgu. Iztika skaņu režisors, un tas, ko mēs devām par sapnību, manuprāt, šajā gadījumā es ļoti ļaušos pārfrāzēt uz to, kas trūkst, ir apkārtējo sapratne un arī, protams, mātes un tēva mīlestība. Un šeit es piedāvāju divas Senko piedāvātas aspektus, kas būtu domāšanas kļūda, kas uzreiz paver durvis konfliktiem un visām citām dramaturģijas barības vielām. Tātad domāšanas kļūda viņa gadījumā būtu nevienam nedrīkst uzticēties. Un visbeidzot, lai tomēr būtu kaut kāda kontrasts ar kaut ko jauku, īpaši talants, protams, emocionalitāte un kā rezultātā top lieliska mūzika. Paldies! Un tad es padalīšos ar savu prototipu, nesaukšu to par novērojumu, jo arī neesmu tik ļoti iedziļinājusies, bet strādājot klientu apkalpošanas sfērā, man ir sanācis iepazīt dažādus interesantus tipāžus, dažus trakākus, dažus mazāk trakus, bet tātad konkrētais raksturs, ko es piedāvāju, ir Svetlana. Vecums ap 70, māte baņķiere, tēvs apsargs. Jaunībā viņa strādāja par grāmatvedi, bet šobrīd vienīgos ienākumus sastāda pensija un ātrie kredīti. Un viņas sapnis varētu būt tikt uztvertai nopietni. Svetlana vairākas reizes nedēļā iegriež dažādās bodītēs un veikalos, lūdzot uzlādēt telefonu. Tur stāsta pārdevējiem dažādas konspirācijas teorijas, bet nekad neko nepērk. Savā neprasmē lietot viedierīces vai no hakerus un uzskata, ka visi ir sazvērējušies pret viņu. Tas noteikti tāds varbūt kariķēts tēls izskatās, bet reāli psiholoģijā varētu arī iedziļināties vairāk tajā, kā šim cilvēkam ir būvējusies tāda pasaules izpratne un redzējums. Aha. Manuprāt, šī rindkopiņa pēc tiem 4 aspektiem liels pierāda šo tēžu nepietiekamību. Manuprāt. Bet, jā, mēs varam varbūt pārslēgties pie pēdējās tēmas, kas ir rakstura izmaiņa, jeb mūsdienīgas dramaturģijas viena no sastāvdaļām svarīgākajām. Protams, rakstura izmaiņa ir raksturīga liela mēroga darbiem, tas diez vai būs novērojams tādos dialogos, īsākos vai etīdēs. Un šī rakstura izmaiņa jau ir ļoti interesanta lieta tādā ziņā, ka tā ļauj, piemēram, analizējot kādu darbu, piemēram, novērot galveno raksturu.
nereti izmaiņas trūkums reālpsiholoģiskā draumā tiek uzstīts par pazīmi vājam sižetam. Un, protams, šīs rakstura izmaiņas ir divējādas, ir labas un sliktas un gluži kā īstajā dzīvē. Un labas tas būtu tādā ziņā, ka šis raksturs ir kaut ko iemācījies, tādējādi mainījis savus uzskatus, tas ir ļoti izpauģis visos bildungs romānos, jeb pieaugšanas stāstos un tam līdzīgi. Nu, kas vēl labs piemērs, American History X ir ļoti labs piemērs. Un te, protams, ir arī slikti, jeb traģiski piemēri. Un šī piemēra būtībā galvenais pamatlīdzējs ir, protams, Šekspīrs. Un, kas saka Harolds Blūms, Šekspīra pētnieks Jēlas universitātē, ka pirms Šekspīra lugu personas uz skatuves atklājās, nevis attīstījās. Un tas nozīmē to, ka ja varonis tikai atklājas, mēs attiecīgi jau tādu pareizi nojaušam, ka mēs būtībā visi jau zinām, kas par šo varoni ir jāzina, kad viņš pirmoreiz parādās skatuves. Un autori tādējādi viņam ir atņēmuši to vienu īpašību, kas padarītu šo varoni interesantu. Tas ir spēju pētīt dramaturģiski darbi ietvaros pašam sevi. Tas ir persona raksturam pētīt pašam sevi uz skatuves. Un tas attiecīgi ļauj atklāt kaut ko negaidītu ne tikai mums, bet arī pašam raksturam. Piemēram, ka mans iepriekš minētais Šekspīrs, viņš ar Hamleta un citu raksturu starpniecību mums parāda ne tikai cilvēku attīstības būtiskāko sastāvdaļu, kā lai mainītu sevi, mums vispirms ir jāatklāj sevi, bet arī to, ka šī attīstība, tas, ko es gribēju teikt, ir, ka Šekspīrs ir mūsdienās nevelti uztverts kā dramaturgs ar lielo šī iemesla dēļ, ka rakstura izmaiņa ir arī mūsdienīgas dramaturģijas pazīme, un kas piedāvā šādu jau daudz sarežģītāku reālpsiholoģisku drāmu līdz pat šodienai. Man, piemēram, šķiet būtiski, ka šī izmaiņa nav tāda pamācoša no autora puses, bet vairāk tiešām atklāja to, kā cilvēks ir mainījies. Un varbūt, ka tas pat ir atkarīgs no žanra, piemēram, traģēdijā noteikti tā varētu būt arī kāda bēdīga izmaiņa, ka tu tā kā esi vīlies savos iepriekšējos uzskatos. Ko jūs par to domājat? Kādai jābūt izmaiņai? Kādu izmaiņu jūs vēlaties redzēt? Nu, man, piemēram, personīgi vienmēr tuvi bijuši šie pieaugšanas stāsti, lai arī pēc likuma es skaitos jau pieaugušais, un man šiem stāstiem nebūtu aktuāliem jābūt, bet, manuprāt, tas ir kaut kas, šo stāstu pamatā ir, tomēr, kad mainīšanās uz labo pusi, pat ja tas būtu pasaules skaudrības apjaušana, tas tomēr ir kaut kāds līdzeklis, kas tev dod iespēju sagramot notiekošo veselīgāk, pat ja tu esi jau lielā vecumā. Man šeit ir būtiski redzēt, ka raksturs ir attīstījies un ka šī izmaiņa nenotiek strauji un pēkšņi, bet ka tā ir pamatota. Par to aprautām beigām tu minēji, man šķiet tur tā, lai tas tā neizstītos, kādā ziņā tam raksturam ir jāierauga sevi uz skatuves, vai attiecīgi pašā darbā. Un tad pēc šīs sevis apzināšanās, pēc tam notiek šī izmaiņa. Kas būtu Hamlets ierauga asinis uz savām rokām. Jā, tas, manuprāt, ir liels piemērs, pie kā var vienmēr atgriezties.
Un varbūt to mēs varētu arī tad visiem novēlēt sevis apzināšanos. Cerams, bez asinīm uz rokām, bet tādu pozitīvāku. Nu jā, tas no mums arī viss šodien. Klausieties nākamās sērijas un arī dialogu sēriju, kur darbojas mūsu prototipi. Un jā, paldies, ka bijāt ar mums. Vēlam veiksmi dialogiem.